šobrīd mēs varam redzēt tikai ciparus budžeta ailītēs, pārliecība par to, ka šie resursi tiks ieguldīti mērķtiecīgi, produktīvi un faktiski nesīs drošību būs vēlāk. Un pārējās sadaļās ir līdzīgi, ka faktiski ir process, bet rezultāti vēl nav. Īpaši bēdīgi ir ar šo sadaļu par birokrātijas mazināšanu, kur tika izsludināts 25% samazinājums. Mēs nezinām, protams, no kā bija rēķināts šis samazinājums, bet faktiski ir daļēji noslēdzies un pozitīvi tikai būvniecības procesa vienkāršošanas jautājums, bet to uzsāka jau iepriekšējā valdība 2023. gadā. Tā kā faktiski tas varbūt ir tāds reāls ieguvums, ko redz arī iedzīvotāji un uzņēmēji. Sagaidiet vairāk, kaut ko redzamākus noteikti. Tajā pašā atbalstā ģimenēm ar bērniem tas atbalsts tomēr salīdzinoši bija simbolisks. Ar vienu roku tika palielināts ārpus ģimenes aprūpe esošiem, kā saka, bērniem atbalsts. Protams, arī bērnu kopšanas pabalsts tika palielināts, bet daudz mazākā mērā nekā bija solīts. Un ar otru roku jau budžeta procesā redzējām, ka faktiski bija citi pasākumi, kas nevienlīdzību tieši palielināja, kā nodokļu politikas jautājumi ar neapliekamā minimuma celšanu. Visiem strādājošiem pacēlām, bet apgādājumiem nē. Tātad ģimenes ar bērniem nonāca vēl sliktākā situācijā un nevienlīdzība palielinājās. Diemžēl jāsacina, ka vairāk ir runa par procesu nekā par rezultātu šobrīd.